Kā mājās pagatavot veikala cienīgas žēlēja konfektes? Elementāri. Ejam uz Rimi un ņemam lielo meleņu iepakojumu. Tagad tām ir sezona un ir īpaši gardas. Ņemam arī želatīnu, medu saldumam, apelsīnu vai jebkādu citu sulu, kas garšo un konfekšu trauciņu. Man mājās bija savējie, bet ja tev nav, tad Rimi ir ļoti labi varianti un šīs vispār perfekts. Un tad jau ejam gatavot. Aptuveni 300 gramus meleņu metam blenderī un pievienojam 150 ml sulas. Visu sablendējam šādā putriņā un es vēl izlaižu caur sietiņu, lai noķertu kādu lielu gabaliņu. Masa likās nedaudz par biezu, tāpēc pieliku vēl nedaudz sulas. Pēc tam lejam visu katliņā un uz nelielas uguns karsējam, bet tikai lai uzkarsētu, nevis uzvārītu, kas ir svarīgi. Tikmēr paciņu želatīnu apliekam ar 50 ml apelsīnu sulas un noliekam malā uzbriest. Kad meleņu masa uzkarsusi, pievienojam nedaudz medus pēc garšas un uzbriedināto želatīnu, un tad visu kārtīgi izšķīdām, lai nepaliek kunkulīši. Lūk, man mājās bija tādas formiņas, ņemu tādas un ar šķircīti pildu visu iekšā. Var arī ar karotīti vai kādu smalku izlēmot trauciņu, tam tiešām nav nozīmes, galvenais to darīt rūpīgi, lai netrāpa pāri malām. Tagad visu šo liekam leduskapī uz pāris stundām un voilà, žēlēja konfektes gatavas. Ļoti vienkārši, turklāt var gatavot no gandrīz vai jebkādām ogām un augļiem. Sākumā tas būs nedaudz tumīgas, bet, ja ļausi pastāvēt istabas temperatūrā pāris dienas, kļūs gumijotākas. Labu apetīti!